Šodien mēs izstaigāsim dzīves uzragojumu muzeja gaitiņus un ne tikai apbrinosim Oļega Auzera jubilieru mākslas šedevrus, bet arī rūpīgi izpētēsim to vēsturi, kā arī analizēsim darbus, meklējot jugendstila iezīmes. Es vēlos jums parādīt muzeju ne tikai no estetiskas puses, bet arī pastāstīt par filozofiskajām idejām, kuram Oļegs Auzers savas darbus ir veltījis lielu daļu savas dzīves. Šobrīd muzejs ir pieejams ikvienam apmeklētājam brīvdienas no 11. līdz 15. Samaksājot 5 eiro par pieaugušo bileti, bet pirms skolas vecuma bērniem ieeja ir bezmaksas. Muzejā mums draudzīgi sagaidīja Kacinīte un gids, kurš iepazīstināja ar eksponātiem un sniedza ieteikumus. Muzejs ir neliels, tam ir 2 stāvi, un kopumā tā var apskatīt 40 eksponātus, tā skaita juvelieru izstrādājumus. Pirmajā stāvā mēs varam apskatīt tādus darbus kā Kains un Abēls, Paplate izsikuls, Noasas čirksts, Mīlestība un naids, Kārdinājums, Dieva nolūks un arī makšķernieku ceļojošais kauss. Oļegs Auzers centas katram savam darbam piešķirt dziļu nozīmi, lai cilvēki aizdomātos par kaut ko vairāk kā tikai acīm tikamu skaistumu māksla. Piemēram, daudzi darbi atspoguļo autora garīgos meklējumus, ko var novērot viņa darba Noasas čirksts. Šo stāstu var atrast Bībele, tas ir par Dievu un vispasaules plūdiem. Darbs Noasas čirksts simbolizē cilvēku centienus mācīties, attīstīties un iegūt jaunas zināšanas. Balodīs ar olivu koku zaru, miera simbolu, bet vara vīksne, kas savieno debesis un zemi, simbolizē Dieva un cilvēka samierināšanas. Iespējams, autors izmanto šos simbolus, lai atklātu savas idejas un dzīves skatījumu. Analizējot autora darbus, ir grūti nepamanīt dabas elementu pārpilnību. Viņam patika savas darbus rotēt ar lapiņām, pumpuriem, stiebriem un citiem floras elementiem. Šie elementi parādās daudz biežāk nekā fauna. Tomēr tas nenozīmē, ka viņš faunu ignorēja. Arī caur to viņš pauda savas domas un sajūtas. Piemēram, viņš izmantoja čuskas tēlu, lai izceltu negatīvas puses. Tas spilgti redzams darbos Mīlestība un naids un Vēlmju slāsts, kur čuska kontrastē ar pozitīvajām eksponāta detaļām. Autora darbos ir atradāmas praktiski visas jugendstila iezīmes, taču sieviešu tēli bija sastopami salīdzinoši rētāk. Tas nenozīmē, ka to nebija vispār. Sieviešu tēli parādās, piemēram, darbos Kains un Abēls, Klistošais holandietis 2. un Alkātība. Autors ir sniedzis savu ieguldījumu ne tikai Latvijas māksla un kultūra, bet arī bija dāsns un apdāvinājis citus ar saviem autordarbiem. Piemēram, daudz viņa autordarbi ir atradams muzejos visa pasaulē, kā arī tikuši uzdāvināti tajā laika pie varas esošajiem politiķiem, kuri augstu vērtēja autora darbus. Muzeja telpas 2. stāvā ir apskatāmi arī tādi darbi kā Alkatība, Klistošais holandietis 2. ar tā alegoriju par cilvēka dzīvi, Paplate ar kastāniem, Pazaudētais maks, Covid, Tautas mugurkauls, Vēlmju slāsts ar domu par to, ka katra vēlme ir arī tumša puse, Svečturis austrumi, Pirmā ēvele, Turaida roze, Eiropas bojājēja, Pasaules dievnāms jeb Nākotnes pils 3001. gads, kā arī daudzus citus juvelieru izstrādājumus. Darbam ir īpaša nozīme. Pēc autora vīzijas 3001. gada cilvēci būtu jādzīvo miera, cienot gan savu, gan draugu kultūru, jo draudzēties ir daudz labāk nekā strīdēties. Manuprāt, autors ļoti iedvesmojas no jugendstila, kas rosināja viņam idejas, tēlus un motīvus saviem darbiem.
To apstiprina gan daži fakti no autora biogrāfijas, gan arī pats autors ir atzinis, ka daba ieneca pilsēta nevien parku un zaļu augu veidā, bet arī mākslinieciskas interpretācijas. Darbu iedvesmas avots bieži vien bija daba un tas elementi, kuri bieži pārvērtas par ornamentāliem dekoriem jugendstila izpratnē. Mums paveicas un izdevās apmeklēt darbnīcu un apskatīt darba galdu, pie kura autors radīja savus šedevrus. Es laipni aicinu ikvienu doties uz šo interesantu muzeju, lai iepazītos ar šo muzeju klātieni, aplūkot Oļega Auzera darbus un viņa biogrāfiju. Liels paldies Dzīva sudraba muzejam, Oļega Auzera skolniekiem, Pūkainājam Kaitītim un gīdam Jurgim Gredzēnam un par interesantu stāstījumu un par iespēju uzņemt video.